Sveiciens, mīļie, gandrīz no Balī. Esam atgriezušies no retrīta, sievietes sakrālais ceļš Balī salā. Jau pamazām aklimatizējos un, protams, priekšā ir darbs, lai nestu šo iegūto pieredzi tālāk. Un tā ir sakrits, kad 3. martā 03.03 mums ir sieviešu aplis pilnmēnesī, un tas tieši iekrīt zivja vārtos. Zivis, ūdens enerģija. Balī arī ļoti daudz ūdens, jo tā ir sala. Tā kā arī tēma būs par to. Pirmkārt, vispār ir jāsaprot, kāpēc tie vārti 303 ir ļoti svarīgi. Tie ir zivs vārti. Tātad zivs ir noslēdzošā zīme zodiaka aplī 12. Mēs noslēdzām šo apli, lai sāktu jauno ciklu. Tātad ar uguni, ar aunu. Bet noslēgumam jābūt pēc iespējas vērtīgākam. Un tāpēc arī atnāca tāda tēma, kas, protams, raisījās vaļā tur Balī salā esot, jo Balī iekšējos ūdeņus pārvalda dieviete Devī Dānu. Bet mums bija iespēja satikties ar vēl vienu brīnišķīgu spēku, un tā ir okeāna dieviete. Ļoti dziļa, ļoti skaista, vērtīga pieredze. Un tāpēc arī šī mūsu tikšanās patiesībā būtu noformulējama vienā teikumā: satikties ar sevi kā ar okeāna karalieni. Jo katrā no mums ir arī šis karalienes arhetips. Un dziļākie ūdeņi ir okeāna ūdeņi. Tā tad arī doties savos dziļajos ūdeņos. Un kas tad ir mūsu dziļie ūdeņi? Tās ir mūsu emocijas. Bet emocijas, apzināts emocijas, veido mūsu jūtas. Mēs daudz runājam par mīlestību, visi gribam dot mīlestību, saņemt mīlestību. Bet šis aplis būs par to, lai apstātos un ieskatītos un dotu vietu un laiku patiesām jūtām. Jūtām pašai pret sevi. Mūsu jūtas pret sevi, tā ir kā pērle, kura mums pašai ir sevi jāatrod un jārada. Un te atkal Balī pieredze, mēs bijām Lambokas salā, kas ir viena no lielākām pērļu ieguves vietām un apstrādātājām pasaulē, un arī mēs katru atvedām kādas pērles, pērļu virtenes. Man arī ir šī brīnišķīgā jūras pērle, dzelteni, varavīkšņainā krāsā. Un tā ir arī kā iedvesma un atgādinājums tam, kad atrodi sevī šo pērli, spīdi kā šī pērle, dod sev šo pērļaino mirdzumu. Un tātad mūsu sanākšana ir gan klātienē uz vietas gaismas centrā Eņģeļa pasaule, otrdien, 3. marts, 6:00. Zem video apakšā būs arī visas norādes, apraksti, apmaksas iespējas un, protams, arī klātienes online, kur var pieslēgties no jebkuras vietas pasaulē. Tātad runāsim par lielo ūdens māti, kas satur visus pasaules ūdeņus. Tad iesim pie okeāna mātes, pie okeāna dievietes. Tad savienosimies ar mūsu arī Latvijas ūdens dievietēm, ar mūsu jūras māti, upes māti, ezera māti. Katram strautam ir savs ūdens augstākā enerģija. Un ūdeņi ir tie, kas ieskauj mūsu planētu Zeme. Tas ir tik svarīgi. Mums katram, mūsu iekšējie ūdeņi un šie ārējie ūdeņi, lai viņi būtu pēc iespējas tīrāki, tātad viņi satur ne tikai dabu, viņi satur arī vibrāciju. Un patiesībā ir tas, kas arī uztur mūsu planētu, varētu teikt, pie dzīvības, pie ūdeņa.
ja mums bija arī iespēja pieredzēt brīvo delfīnu lidojumu, jeb satikšanos, kad atgriezāmies no Briežu salas, ja, no šīs īpašās svētvietas. Tā nebija pasūtīta, tā bija tiešām dāvana no okeāna dievietes, ja, un gan šīs pieredzes, ja, gan šo dziļo saskarsmi ar tādām lielām, skaistām enerģijām, kas ir visur pasaulē, arī pie mums šeit Latvijā. Tāpēc aicinu jūs, mīļās sievietes, kas ir ceļā pie savas dievietes, uz šo satikšanos 3. martā. Klātienē mums, protams, būs arī īpašas dāvaniņas, jā, te ir veltes no Lambokas un no Balijas salas, kuras arī piedāvāšu jums izvilkt. Būs arī gada dievietes kārts izvelkam un savienojam. Un noslēgumā arī dejosim Gobas deju, ko šajā dienā dejo daudzi labas gribas cilvēki uz planētas Zeme. Tā kā, mīļās, kas ir uzrunātas, tiekamies 3. martā Zivju vārtos, lai tiešām savas jūtas kā skaistu pērli mēs spētu glabāt uz sevī un arī iznest šo pērles spīdumu ik mirkli sev apkārt, dāvājot to saviem mīļajiem un visiem labas gribas cilvēkiem. Pateicībā, ka esam, varam, daram. Uz tikšanos!